Protams, ka mēs esam noskaidrojuši, ka mēs ik viens saprotam, kādā ekonomiskajā situācijā šobrīd ir graudkopība, un mēs saprotam, ka ir jāmeklē katra iespēja kaut ko taupīt. Un viens no vienkāršākajiem lēmumiem šķiet ir vienkārši izvēlēšos oriģinālo produktu vietā ģenēriķus vai kopijas. Un jā, es te apmeklēju BASF semināru, skaisti jau viņi runā, bet mans maks ir mans maks, izvēlēšos to, kas lētāks. Viss ir labi, tas ir jūsu lēmums, bet jums būtu jābūt informētiem par sekojošām lietām. Šeit ziņa no Beļģijas ziņu lentes. Tātad, Beļģijas varas iestādes aizturējušas ģenēriķa Šarda produktus ar piraklostrobīnu un boskalīdu to sastāvā, pamatojoties uz neadekvātu piemaisījumu esamību to sastāvā. Produktu aizliegts izmantot lauksaimniekiem, un tas ir kļuvis par problēmu produkta importētājiem. Šādas ziņas nav retums. Ja mēs apskatām Eiropā pieaugošo reģistrācijas problēmu gūzmu, tad tie grafiki izskatās apmēram sekojoši. Kārtējais ģenēriķis, šoreiz atkal tā ir Šarda, mēģina piereģistrēt Francijā produkta Kariks kopiju. Tāds pats darbīgo vielu saturs kā produktā Kariks. Bet Francijas kontrolējošās iestādes atsaka šī produkta reģistrāciju, pamatojoties uz to, ka tas nav pat līdzīgs, un līdz ar to viņi pat nesāk viņa toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko izvērtējumu. Tālāk nākamais piemērs ar produktu Comet, ko daudzi no jums pagājušajā gadā lietoja. It kā vienkārši viena darbīgā viela, piraklostrobīns, tas pats gramu saturs, bet Francijas varas iestādes atkal aizliedz reģistrēt produktu, jo viņš neatbilst Eiropas regulas prasībām. Šāds gadījums ir bijis pagājušajā gadā arī Lietuvā, un mēs varētu daudzās valstīs apkopot šādu informāciju, ka ģenēriķi, kas ir bāzēti Ķīnā, Indijā, mēģina, protams, nākt it kā pievilcīgajā Eiropas tirgū, un viņiem ir tas pats sastāvs, tikai viņi ir lētāki. Ar ko tad oriģinālie produkti atšķiras no ģenēriķiem vai pat pilnīgām šo produktu kopijām? Tātad pirmkārt sāksim ar to, ka tādi uzņēmumi kā BASF turpina produktus pārbaudīt arī pēc produkta reģistrācijas. Mēs nevis vienkārši aprobežojamies ar to, saņēmām produktu reģistrāciju, mums vairs nekas neinteresē. Mēs atbildīgi izturamies par to, vai mūsu produkti tehniski strādā, vai neaizsitās sprauslas, ar ko var maisīt, kādi ir ražu pieaugumi, kāds ir slimību monitorings un vai mums būtu vai nebūtu jākoriģē mūsu rekomendācijas produkta lietošanā. Un, protams, neviens ģenēriķis neko tam līdzīgu neveic ne tikai Latvijā, bet vispār pat Eiropā. Ar ko vēl BASF produkti atšķirās? Viens ir, atklājāt jaunas molekulas, malači, bet BASF investē ne tikai molekulās un formulācijās, bet, piemēram, arī iepakojumā. Daudz no jums būs pamanījuši, ka BASF kannas ir atšķirīgas. BASF augu aizsardzības līdzekļu kannām korķis ir kannas vidū. Interesanti, kāpēc? Tāpēc, ka šādu kannu ir ātrāk izliet un vieglāk ātrāk izskalot. Nākošais, BASF kannām ir speciāls vāciņš. Jūs droši vien būsiet piedzīvojuši to čakarēšanos ar to foliju, ka pēc kannas sakratīšanas tur tā folija ir ar produktu, un tagad jūs viņu noņēmāt, un kur tagad likt to netīro ar ķimikāliju. Tādā ziņā BASF kannām šis aizvalcējums ir iemontēts iekšā vāciņā, un jums nav jāčakarējas ar folijas izlietošanu. Nākamais, BASF kannām ir grozāms rokturis. Tas ļauj ērtāk šo kannu gan izņemt no kastes, gan pēc tam satvert un precīzi nomērīt un izliet.
BASF kannām ir reliefs logotips. Tas pasargā BASF produktus no viltojumiem. BASF kannas ir vieglas, un tas nav kompromiss uz izturību. Savukārt tas, ka kannas ir vieglākas, samazina kopējo atkritumus apjomu. Bez tam BASF kannām ir reliefa plastmasa kannas apakšpusē, kas ļauj precīzāk viņu mērīt, jo vieglāk ir satvert, tā neslīd. Bet viss ir ļoti jauki. Bet tik un tā, kāpēc tad izvēlēties BASF produktus? Ja jūs sakāt, jā, jums ir ļoti labas produktu formulācijas, un dēļ tām formulācijām būtu jāmaksā vairāk, tad man ir uzdevums ļoti sarežģītu tēmu paskaidrot maksimāli vienkārši. Un, lai to censtos izdarīt, es izdomāju ņemt analoģiju ar kūkām. Jums droši vien arī daudziem būs kādreiz gadījies, ka jūs atšķirat skaistu žurnālu, ir fantastiska kūkas bilde, un jūs nolēmjat, es uztaisīšu tieši tādu pašu. Es personīgi esmu to mēģinājis darīt. Un bieži vien vilšanās nesanāca tieši tā kā tajā bildē. Un tad līdzīgi ir arī ar augu aizsardzības līdzekļiem. Bez tā, ka produktam ir precīzi tāds pats sastāvs vai darbīgās vielas, negarantē, ka tas produkts būs tieši tāds pats savā efektivitātē. Jo, protams, ka BASF patentētajām molekulām var beigties patenta aizsardzības ilgums, un to var nokopēt pakaļdarinātāju uzņēmumi, bet arī receptes, jeb formulācijas ir patentētas, un tās nevar nokopēt. Otrkārt, svarīga ir arī izejviela. Tas ir atkal tāpat, kā mēs varam paņemt pirmās šķiras miltus un otrās šķiras miltus, un mums sanāks savādākas kūkas, tāpat kā ar mājas olām vai vislētākajām veikalā pirktajām sprostu olām. Atkal tas ietekmēs rezultātu. Un pats galvenais, kas atšķirās, tā procedūra, jeb tā tehnoloģija, kā tur to produktu iegūst. Ja mēs apskatām vizuāli ar kūku to procesu, tad mēs šeit redzam, mēs esam vienu un to pašu mīklu, viss ir tas pats, bet vienu kūku mēs cepām 180 grādos 30 minūtes, otru karstākā temperatūrā un ilgāku laiku, un izskats ir būtiski atšķirīgs. Un līdzīga analoģija ir arī ar augu aizsardzības līdzekļiem, bet rezultātā ne tikai vizuālais izskats ir atšķirīgs, bet augu aizsardzības līdzekļu gadījumā atšķirīga ir produktu efektivitāte. Kā ar kopētajiem produktiem? Ko mēs sagaidām no viņiem un kādas tad ir viņu veiktspējas neatbilstības? Lūk, pāris piemēri. Šeit ir viens izmēģinājums, kuru veica, vārdu neatceros no galvas, viens lauksaimniecības konsultants Ziemeļreinā Vestfālenē 24. gadā, un viņš noņēma paņemt uz viena lauka vienādos apstākļos izsmidzināt oriģinālo BASF Comet, un tieši tāda pati deva darbīgā viela vienam ģenēriskam, jeb kopētam produktam Tomek. Un te jūs vienkārši redzat, kāda vizuāli bija atšķirība, tikai vizuālā novērtējuma ziņā. Mēģināja saprast, bet kāpēc, ja darbīgās vielas saturs ir tāds pats, galvenās sastāvdaļas ir tādas pašas, kāpēc tad atšķirās tas produkts? Un tad mēs varam apskatīt tādu grafiku, kur tad šis piemērs piroklostrobīns, jeb F500 ir radies un kāda ir viņa dzīves attīstība. Tātad pirmo reizi piroklostrobīnu, jeb BASF F500, graudaugiem šo formulāciju apstiprināja 1997. gadā. Mēs zinām, pa šo laiku Eiropā nāca dažādas izmaiņas,
Pirmkārt, BASF pats saskatīja, ka ir tehnoloģisks iespējas kaut ko uzlabot. Ļoti bieži Eiropas normatīvie akti liek izmest kādus no formulantiem, no produkta sastāva, kas ir jāizvieto. Un 2003. gadā produkta formulācija tika būtiski uzlabota. Savukārt, ja mēs runājam par to, ko šobrīd mēs lietojam BASF-ā, un to ciparu rāda formulācija. Tātad aiz BASF 501. formulācija bija 0,1 un 2003. gadā tā jau bija 6. formulācija, kamēr šodien tā, ko mēs lietojam, BASF formulācija ir 39. Nu, lūk, un tad šajā produktā Tolmek tā formulācija ir tā, kas BASF-am bija 2003. gadā. Tātad, apmēram par 20 gadiem atpaliek šīs formulācijas ģenēriskiem un kopētiem produktiem. Ko tad tas uz lauka ražas un naudas izteiksmē dod? Jā, bilde var būt veiksmīgāka vai neveiksmīgāka. Šeit ir Anglijā, un Angļi visu pierāda ar cipariem, datiem un faktiem. Un šeit ir nevis BASF, bet neatkarīgu pētījumu rezultāts Anglijā, kur salīdzināts Comets, jeb F500 ar kopētu produktu. Un šī atšķirība iegūtajā ražā ir pustonna. Pustonna. Tā atšķirība, ko iekonomēja uz vienu produkta lētāku cenu, ir nodzēsta vienā setā. Ja mēs gribam saprast, kas tad ir tajos produktos, jā, mēs esam dzirdējuši, BASF investē pētījumos un attīstībā katru dienu uz šī globusa 2,5 miljonus eiro. Un lauksaimniekam varētu likties, kāds man no tā labums, ka jūs investējat tos gadā miljardu eiro pētījumos un attīstībā. Tā vienkāršākā, saprotamākā atbilde varētu būt tāda, ja mēs to nedarītu, tad kaut vai tikai Eiropā, pamatojoties uz dažādiem lēmumiem, daļa no darbīgām vielām vispār nebūtu, produktu nebūtu, jo tos izmet ārā dēļ kaut kādiem atsevišķiem formulantiem. Virknei produktu ir samazinātas devas Eiropā. Piemēram, mēs visi zinām par metazahloru, kāda bija deva pirms 10 gadiem un kāda ir tagad maksimālā atļautā metazahlora deva. Starp citu, draugi, padomājiet, vai tas arī nav viens no cēloņiem mūsu šī brīža galvas sāpēm ar nezālēm. Un tad tas ir tas uzdevums, kur ir jāinvestē, kā panākt, lai 2x mazāka darbīgās vielas deva spētu nodrošināt efektivitāti tādā pašā vai pietuvinātā līmenī. Nemaz nerunājot par to, ka ar vien tiek mestas ārā jaunas vecās darbīgās vielas un vietā jau nekas nenāk. Un tad šeit ir piemērs atkal. Ja mēs apskatām tos pašus BASF fungicīdus, kurus jūs pēc nosaukumiem atceraties, vecais labais Tango Super uz 1 hektāru maksimālā deva bija 1,5 litrs. Un tajā kanniņā ar to Tango Super tur bija, redzat, cik bija epoksikanazols, cik bija fenpropimors, dažādas formulācijas, emulgatori, un tad tur bija ūdens. Pēc tam evolucionējām līdz produktam Kapalo, kur bija 2 litri, un šajā gadījumā ūdens, tur uz šiem 2 litriem ūdens bija ļoti daudz, kamēr šobrīd produktā Kapalo Revī ūdens nav vispār. Un to ir aizstājuši dažādi formulanti, virsmas aktīvās vielas, un tur ir tā zinātne, tas R&D. Varētu likties, un kāpēc man tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka šobrīd atļautās vairums atļauto darbīgo vielu, kuras mēs lietojam augu aizsardzībā, ir cietas vielas. Piemēram, ksemijums ir ciets dzeltens akmens.
Nu, un tad jautājums ir, vai vienkārši samaļot dzirnaviņās, mēģinot dabūt tās cietās vielas, tā vienkārši mēs varam dabūt, ka augs viņas apēda. Nē, mēs nevaram. Un tur ir tā zinātne un tā atdeve, ka tiek panākts, ka ar īpašiem šķīdinātājiem pie tādiem, kuri ir videi draudzīgi, kurus Eiropa akceptē, tiek panākts tas, ka darbīgā viela spēj maksimāli labi iekļūt augā un augā veikt šo aizsardzību, kas ir paredzēts konkrētajam augu aizsardzības līdzeklim. Un tagad neliels video, ko mani kolēģi pacentās izgatavot. Vairāk kārt esam runājuši par Revisolu saturošo fungicīdu spēju būt efektīviem arī nelabvēlīgos laikapstākļos. To pārbaudījām arī praksē. Tika izsmidzināts Kapolo Revī un pusotru stundu vēlāk imitēti 15 mm nokrišņi. Naktī ar UV gaismu apsekojām izmēģinājumu. Kā redzam, pateicoties modernai formulācijai, Kapolo Revī uz kviešu lapas ir saistījies un ūdens to nav noskalojis. Tātad augs tiks aizsargāts pret slimībām un fungicīds būs efektīvs. Salīdzinājumam proteokonazolu un azoksistrobīnu saturošs maisījums. Šeit redzam, ka ūdens ir noskalojis fungicīdu no kviešu lapas. Tātad slimības netiks ierobežotas. Laikapstākļi būtiski ietekmē fungicīdu efektivitāti, bet BASF formulētie fungicīdi būs drošs risinājums izaicinošos laikapstākļos. Un tātad mēs varam rezumēt, ka BASF ir līderis pētījumos un augu aizsardzībā, un mēs ieguldam savā produktu formulāciju optimizācijā ar mērķi nodrošināt visaugstāko produktu veiktspēju.